un meita Ieviņu pārnakšņo viesunamā Stabulītes. Elza uztraucas par Leonu, kurš ciets ugunsgrēkā un tagad atrodas slimnīcā. Marta domā par Leonu un vēlas atcelt kāzas ar Rihardu. Zenta cenšas pierunāt Rasmu, dot viņai darbu viesunamā. Marta, Elza un Leons satiekas stallī. Leons pasaka Martai, ka gaidīs viņu. Nē, Blumbergungs, es nepārdomāšu, jā. Tā kā var teikt, ka pēc 15 minūtēm šī istaba būs jau brīva, jā. Paldies jums. Čau, vectēv! Čau, zaķīt! Čau, labrīt! Nē, to es neteicu jums, to es savai mazmeitai. Jā, tā kā Blumbergungs pasveiciniet un sakiet sirsnīgi paldies arī savai kundzei, jā. Visu labu. Ar Blumbergu runāju? Tieši tā. Tu zini, es esmu nolēmis pārcelties atpakaļ uz viesnīcu. Tā teikt, ciemos ir labi, bet mājās ir vēl labāk. Pagaid, tas taču neprāts. Kur tu tur? Tu zini, lai cik viesmīlīgi būtu Laimons un Rasma, bet mājas paliek mājas. Tas ir pārdomāts, izsvērts lēmums. Galu galā uguns ir skāris tikai to vienu spārnu. Kreisais spārns ir pilnīgi neskarts. Tā kā es tur varu mierīgi dzīvot. Es nezinu, varbūt tad labāk mums tiešām visiem pie Riharda pārvākties. Viņš teica, ka būtu priecīgs, ja arī Nē, to nu gan ne. Es gribu būt pats sev saimnieks, un bez tam es tur varēšu labāk visus tos remontdarbus pieskatīt. Nē, to gan ne. Es domāju, ka jums vajadzētu palikt, nezinu, vai nu šeit, vai tiešām pie Riharda. Nē, ja tu tad ej uz viesnīcu, tad mēs ar Ieviņu arī iesim uz viesnīcu līdzi. Nē, to nu ne. Bērnam tur tais dūmos un nav ko darīt. To nu gan ne. Jūs palieciet tepat. Jā? Labi. Te jau redzēsim, bet mēs varam vismaz tev palīdzēt pārvākties, vai... Nu... Jā, es gribu redzēt ugunsgrēku. Ugunsgrēks, bērniņi, ir nodzēsts. Bet zini ko? Tu varēsi palīdzēt man izvēlēties istabu. Labi? Labi. Labi. Nu, ko tad? Ejiet vien, satiksimies tur pie viesnīcas. Jā, labi, saģērbies. Mēs ar tad sakārtosimies. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo. Otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Tu esi pārliecināts, ka nebija labāk palikt Stabulītēs? Absolūti! Čau, mazā! Līdz tam spārnam uguns nemaz netika. Tur dūms mak vien ir. Nu, labi. Iesim iekšā apskatīties, kā tur izskatās. Es aiziešu tev atrast te smukāko istabu, kas šeit ir. Labi, tikai iesim reizē. Labi, ja viņi tur viss ir saliets un trefs ar sabojāts. Jā, mammai taisnība. Tādai mazai princesītei, kā tev tur var būt bīstam. Jā, iesim labāk kopā. Jā! Nu tā, viens bezpajumtnieks ir prom. Aivars nu pat paziņoja, ka došoties atpakaļ uz viesnīcu. Un par ko tu tā priecājies? Es priecājos par to, ka pie brokastu galda viņa drūmais dzīmes man bojā apetīti. Labi, viņš vēl tik stipri neinteresējies, no kurienes ugunsgrēks sācies. Kā? Interesējās tikai par remonta izmaksām. Tu gribi teikt, ka Aivars vēl neko nezina par to tavu striptīzu vakaru un par to šaudīšanos ar raķetēm? Nu, nezinu, esmu nezinu. Un kurš gan no laba prāta viņam to stāstīt? Oficiālā versija
izsavienojums elektrības sadalas skapī un visgali ūdenī. Tu nepriecājies? Es priecājos. Bet, zini, Laima, man ir tāda sajūta, ka nevienam te pie mums nepatīk. No. Labāk dzīvot Jaunceltnē vai Gruvešu kaudzē, lai tikai nebūtu jāpaliek te pie mums stabulītis. Rasmiņ. Bet lai tā nav. Leons ar Elsu tagad iet projām uz savu pusi celto māju. Aivars uz nodegušo viesnīcu. Visi bēg tā kā no grimstoša kuģa. Lai bēg tā žurks prom, ja viņi nespēja novērtēt mūsu viešanām skaistumu. Vispār runājot, kāds no viņiem labums? Labi, pirmo nakti pēc ugunsgrēka, okei. Bet ilgstoši, priekš kā? Pietiek jau, ka tā Marta mums ir uz kakla. Priekš tam vēl tas vecais Nūģis Petersons. Nav jau runa tikai par Petersoni, bet Elza tagad ar Leonu iet prom. Pareizi arī Leons ir malāts, ka pārvācās ar jauno sieviņu tālāk no Martas. Kāpēc vēl tu uzprasīties uz nepatikšanām? Tā Marta tā kā traka uz to Leonu. Un tā vēl tas kopīgais bērns. Ka tu gribi teikt, ka tas Leons vēl ir to Martu? Vai tad tu neredzēji to scēnu ugunsgrēka laikā? Kad Leons gulēja bezsamaņā, Marta kā traka maucās viņam virsū. Mīļais. Es saprotu, kopīgs bērns, bet pastāv tavs kaut kādas pieklājības un uzvedības normas. Leons ir precēts vīrs. Nē. Tālāk no grēka. Varbūt, ka tā arī ir, bet tu kā tā Elsa tur tagad dzīvos tajā nepabeigtajā mājā? Ar kārtīgu sievišķi pat salmu kaudzē var dzīvot. Vai ne, Rasmiņ? Dievs. Pagaid, mēs vienu lietu aizmirsām nopirkt. Kādu? Mums nav neviena dvieļa un ziepes arī. Labi, paspēsim. Kā tev patīk? Man jau liekas, ka ideāli, vai ne? Komforts sākumā būs tā kā mazliet pamazāk. Nekas. Beidzot, mēs būsim paši savu saimnieki. Sen sapņoju par savu māju. Šie, kas sapņi sāka piepildīties. Ko tu saki? Nē, man patīk, man ļoti patīk. Es nesaprotu, ka mēs taču tajā sen varējām sākt dzīvot. Nevarējām gan. Vakar tikai ievilku ūdeni. Un arī pateicoties Ivo. Veči rukāja visu nakti. Domāju, visu nakti bez gulēšanas. Jā, viņi nav vienīgie, kas pagājušo nakti nav gulējuši. Viena nakti stabulīties. Protams, ka stabulītes nav nekāda paradīze zemes virsū, bet nebija taču tik traka, vai ne? Beidz, nevajag šo pārspīlētu optimismu. Mēs abi divi zinām, ka mēs tur neesam aizvairuši nakti. Tāpēc, ka blakus istabā gulēja man bērna māte ar manu bērnu. Marta nav tikai tava bērna māte. Viņa joprojām grib tevi. Reiz pavisam reiz. Nešķiet, ka šai vietai nepieciešami divi, kas grib. Vai tu negribi? Mēs beidzot esam kopā. Tas tiešām neko nenozīmē. Leon, tas nozīmē, man tas ļoti daudz nozīmē. Labrīt, Rasma. Vai, labrīt, Ritiņ. Es gribēju ar jums parunāt. Par ko tad? Vai jums te kaut kur stabulīties nav vajadzīgas vēl vienas darba rokas? Vienalga, kur uz lauka, staļļos, siltumnīcās, viesunamā. Pagarītu, tu man tagad zēnu, tu gribi piedāvāt. Laimons jau viņai atteica, un es savam vīram pilnībā piekrītu. Nē, taču es runāju par sevi. Ko? Nebrīdieties. Tas jau nekas, ka es esmu izmācījusies par frizieri. Es visu bērnību pavadīju laukos, un, ja vajag, es varu pat kūtis mēst. Bet, Ritiņ, kāpēc? Laimons apsolīja, pēc mēneša viesnīca sāks darboties, un tad jau arī Helēnas salons atvērsies. Tas, vai Helēna man pieņems, tas vēl nav zināms. Mums nebūtu nav tās labākās attiecības.
Nu, un līdz tam, kamēr salons atvērsies, es jau būšu nomirusi badā. Nu, bet kāpēc? Gunāram taču aizvien ir tas darbs spā restorānā. Es neko nelīdzu. Mēs jau tā knapi ar 2 algām savilkām galus kopā, kur nu vēl ar vienu. Mums taču nav nekādu uzkrājumu, mums ir tikai kredīti. Nu, lūdzu, lūdzu. Nu, goda vārds, esmu gatava darīt jebko. Nu, Riteņa, es labprāt tev pieņemu, bet manā Laimona jāprunājas. Un šajos jautājumos viņam pieder galvā. Ja jūs man pieņemsiet, jums nebūs jānožēlojas. Strādāšu kā zirgs. Nē, nu to nu gan nevajag. Zirgu mums tāpat pietiek. Nāciet. Uzmini, kur mēs bijām? Viesnīcā. Tev tur nemaz nebija bail. Čau, Marta. Čau, Rita, prieks tevi te redzēt. Ļoti gribu saprunāties. Patiesībā vajag ievienu, tu vari. Nu, varu, nu, tu jau pati zini, es tagad esmu bezdarbniece. Rasma, ja es varu palūgt, Ieviņu mirklīt varētu pie jums paspēlēties te lejā. Protams, Ieviņa netraucē. Nu, bet, protams, nu kas par traucēšanu? Es tikai priecāšos. Ieviņa nāks Rasmas tantei palīgā. Jā. Ja? Aizskrien uz virtuvīti un atnes Rasmas tantei savus dēlīt. Ja? Labi. Jā. Paldies, liels Rasma. Ja kas, mēs te pat augšā esam, ja? Ejam. Labi. Leon, viss ir vienkārši ideāli. Guļamistaba mums ir 100 reizes lielāka kā Petersoniem. Vannas istabā vispār var dēļas rīkot, es tur visu iztīrīšu. Mēs varēsim nest mantas iekšā. Kurš pirms brīža teica kaut ko par pašpīlēto optimismu? Nu, beidz, es priecājos, ka mums beidzot ir pašiem savu māju, ka mēs varam te dzīvot, nevis viesnīcā vai stabulītēs. Tas ir tik neticami. Nē. Ticam, kāpēc ne? Tikai... Kas tikai? Leon. Nekas. Kars. Nekas? Es teicu nekas. Kars. Nē. А вот и я. Iestraucēju. Aļoņa zināja, kā es būšu. Labākais draugs ieradies. Tūlīt lasīs morāli par to, ka nepieklājīgi ievākties nepabeigtā mājā un uzaicinās dzīvot pie sevis. Tieši tā. Un es neaiziešu no šenes, kamēr tu nebūsi piekritis. Tas būs ilgi. Bet gala rezultātā mēs vienalga paliekam šeit. Labi, tad es atstāšu jūs abas divas divatā. Vadim, ko jūs dzersiet? Tēju, kafiju? Bet jums taču virtuve nav gatava. Kā, bet mums ir elektrība un elektriskā teikāna. Jā. Tad tēju vai kafiju? Tēju. Tēju. Labi. Marta atbraukusi. Nāc, lūdzu, iekšā. Jā. Sēdi kaut kur droši. Marta, man ir ļoti žēl par viesnīcu, bet nu gan jau, ka viss saremontēs. Blumbergs teica, ka pēc mēneša viss būs tā kā bijis, un tad naudiņa atkal varēs tecēt kā par Renni. Pagaid, tu tiešām domā, ka es tagad esmu spējīga uztraukties par naudu pēc tā, ko Leons man pateica? Nu, ko tu viņš pateica? Ka viņš tev beidzot maksās alimentus? Nu, beidzot! Nu, tas no viņa puses būtu tikai godīgi. Izbeidz, lūdzu. Ko? Piedod, es esmu no laukiem. Viņš pateica, ka viņš mani ir gaidījis. Nu, un? Rita, viņš mani ir gaidījis. Nu, labi, gaidījis, bet kas tālāk? Kaut kā tā kā negribās atbildēt uz šo jautājumu. Galīgi negribās. Nu, pateic, ka gaidīs, un kas tālāk notika? Aizskrēja pakaļ Elzē. Interesanti, re? Ko, re? Viņš ir godīgs, viņš nevar tā uzreiz. Jā, viņš nevis nevar, bet negrib. Ja viņš gribētu, jūs jau sen būtu kopā. Pagaidi, tas nav tik vienkārši. Viņš nevar pats pamest sievieti uzreiz, kuru tikko aprecēja. Ir taču arī kaut kādas pienākumu izjūtas. Tu pamēģini iejusties viņa ādā. Nē, es nemēģināšu iejusties viņa ādā. Es gribu, lai tu beidzot padomā par sevi un sakārto savu dzīvi, kaut vai ar to pašu Rihardu. Tu dzirdi, kā tas skan? Kaut vai ar to pašu Rihardu, tikai tāpēc, lai ir vecis pie sāniem. Es tā negribu, es tā nevaru, Rita. Skaidrs, sapratu. Tikai man neliekas, ka Rihards būtu par to informēts. Manuprāt, viņš vēl joprojām domā, ka tu taisies ar viņu precēties, vai ne? Neiztraucēju? Nu, labi. Marta ir bērns no tevis. Bet tev nav šī fakta dēļ visu laiku jājūtas vainagam. Tad, kad jūs satikāties, viņa to gribēja tikpat ļoti kā tu. Vai tā nav? Jā, tad atkārtojas.
ka sieviete uzņemās visu atbildību par šo satikšanos, un mūsu vīriešiem vienalga. Gribam akceptējam to, ka mums ir bērni, gribam neliek bez nezinis. Лёня, ну без шито философию. Vienīgais, kas tev vēl jāizdara, jāpiedāvā tai sievietei nauda, lai palīdzētu to bērnu uzturēt. Un viss, Ļoņa. Ja tas būtu tik vienkārši, vecais. Tas ir vienkārši. Tagad tev ir cita ģimene. Tev ir Elza. Tieši tāpat, kā man ir Ženja. Jā. Un tas netraucē tev sūtīt Silvijai ziedus uz slimnīcu. Starp citu, arī tavu bērnu mātei. Kā tu zini? Es biju aizgājis slimnīcu pajautāt, kā Silvijai klājas. Zinu, rožu, pušķis. Tu tagad smies par mani? Nē, nesmējos, nemaz. Smies gan, es taču redzu. Bet vienalga, Ļoņa, paldies tev. Par ko? Par to izglābīja Silviju no tā ugunsgrēka. Nebūtu tu, nezinu, kā tas viss būtu beidzies. Es te nebiju vienīgais. Nebūtu es, būtu kāds cits palīdzēt. Nē, bet tas bija tieši tu. Nesaprotu, kāpēc tu mūžīgi mēģini izlikties sliktāks nekā esi? Nu, ko vēl tu nesaproti? To, kāpēc tik normāls veicies, ka tu nespēj tikt galā ar savam sievietēm. Un kas tev liek tā domāt? Tas, ka pirmkārt, tu nemīli savu sievu Elzu. Un otrkārt? Otrkārt, tu nemetīgi domā par to skuti vārda Marta. Nu, piedodiet, es varu pienākt vēlāk. Es saprotu, sieviešu sarunas tā ir svēta lieta. Nē, Rihard, mēs jau visu izrunājām. Es tagad arī iešu. Man bija prieks tev redzēt. Jūs abus. Labi, atā. Labi, atā. Nu, piedod, es taču nezināju, ka jūs te esat divatā. Es būtu zinājis, es nebūtu nācis. Kāpēc ne? Nu kā, es negribu būt par traucēkli. Tu nebiji traucēklis un neesi traucēklis. Marta. Jā. Tu aizmirsti, kāda man ir profesija. Dienā strādājot par psihoterapeitu un sarunājoties ar cilvēkiem, tu jau beigās ar acīm cieti jūti, kad viņi ir patiesi, kad nav. Kaķis? Nē, rozes. Jā, tu vienkārši jūti ar ausu galiem, ar pakausi. Es tev nemeloju, tu mūs neiztraucēji. Bet jūs taču runājāt par mani. Jā. Jūs taču sajūtāties nērti, kad es ienācu. Jā, to es nevaru un negribu noliegt. Un es negribu noliegt vēl vienu lietu. Nu? Rihard, es nopietni ar tevi gribu parunāt. Sarunājam tā, visas nopietnās lietas, tad, kad pārvāksimies pie manis, labi? Es baidos, ka nesanāks. Kāpēc? Tāpēc, ka... Kāpēc? Tāpēc, ka varbūt, ka mēs esam pārsteigušies gan ar kopā dzīvošanu, gan ar nākotnes plāniem kopīgiem. Piedod. Rihard, es nevaru. Un tas galu galā nav godīgi pret tevi. Man liekas, ka tu slimību vārda Marta esi jau izslimojis. Man jau ar tā liekas. Un kas tad tagad ir mainījies? Es nezinu. Varbūt varbūt situācija. Да Kāda vēl ситуация? У тебя красавица жена. У вас еще все впереди. А это бывшая. Такую красавицу, как Эльза, с ней рядом поставить нельзя. Es taču lieku mierā tavas sievietes. Viņas nekomentē, varbūt lietas mierā ar Elzu. Vēl vairāk Martu. Nu labi. Piedodiet, ka es tik ilgi mums virtuve un draugi vēl nav nekādā kārtībā. Tāpēc karotīts arī no plasmas. Nekas. Galvenais ir tēja. Tas nekas jūs te ieredz ar šie divi tā. Man jāskan līdz tabulītēm. Kāpēc? Es apsolīju Blumbergam paņemt pāris matračus un sēgas. Atceries? Viņš mums solīja iedot. Bet kāpēc mēs nevaram abi? Bet kā te tā? Vadims paliks bez tējas? Nē. Vadim, tev taču nebūs nekas pretī. Pavadiet Elzas sabiedrībā kādu mirkli. Nekāda gadījuma. Marta, pasaki man lūdzu, kāds sakars godīgumam ar ievākšanos manā mājā? Kas tur tāds? Vai piedod?
Nu, kas tur tāds? Nav taču tā, ka es tev pēkšņi piedāvāju dzīvot ar mani kopā. Mēs taču to darījām jau Anglijā. Kāpēc mēs to nevaram darīt Latvijā? Es saprotu, kā tas izklausās, bet ar ko manas mājas sliktāks par tavām mājām, Marta? Tas taču Leona dēļ, vai ne? Nu, tā ugunsgrēka dēļ, vai ne? Bet es to pieņemu, es saprotu. Tas bija dabiski, ka tu uztraucies par savu bērnu tēvu situācijā, kad domāju, ka viņš ir mīris. Es saprotu. Nu, bet tagad, kad Leonam nekas nekaiš, kad viņš ir, pagais otrādā, kad viņš ir dzīvāks par dzīvi, nu taču tad visi nokārtojies, un mēs varam turpināt darīt to, ko bijām ieplānojuši. Rihard, tas nav tik vienkārši. Nu labi. Paldies. Nav par ko. Es saprotu, ka tev ir kaut kādas simpātijas pret viņu. Marta, bet es to saprotu. Un es domāju, ka tas pat ir ļoti labi, ka jums ir normālas attiecības, Ieviņas dēļ. Kuru tu tagad mēģini apmānīt? Man vai pats sevi? Klausies. Es atzīšos, man tas nav īpaši viegli. Bet es to pieņemu, es cenšos saprast. Mārta, es saprotu, ka bijušās attiecības nevar nogriezt kā ar nāzi. Es to ļoti labi saprotu. Sevišķi ir kopējs bērns. Rihard, tu esi ļoti, ļoti, ļoti labs. Un es tieši tāpēc es negribu darīt tev pāri. Es nevaru pārvākties pie tevis, tāpēc, ka es nevaru. Es neesmu gatava, es negribu, Rihard. Lūdzu, piedod. Rozes? Rozes. Nu ko, māja tīra? Es pa gabalu redzēju, ka Rihards aizgāja. Marta arī prom? Nē, Marta vēl ir augšā. Bērns dzīvojās pie zirgiem un rīt viņu pieskata. Bet Rihards man ar putām uz lūpām apgalvoja, ka Marta ies pie viņa. Es nesaprotu, ko viņa vēl to lietu garumā. Tev laikam tiešām tā Marta pamatīgi sakritus uz nerviem. Nu, nav nekāda prieka, ja priekšniecība visu laiku skatās uz nagiem. Kad viņi bija Anglijā, tad šeit bija pavisam cita strādā. Labdien, es pēc tiem matračiem atbraucu. Sveiks, Leon, jā. Laimons apsolīja man pāris matračus, kamēr mēs ar Elzi iegādāmies kārtīgi gultu. Labi, mums tās mantas pietiek. Še, ej augšā un ņem visu, ko vajag. Matračus, gultis, pilnās palūdz, visu. Paldies, ar pārīt pietiks. Nav par ko, paldies. Laimo, varbūt tev vajadzēja iet līdzi. Kāpēc? Paši atradīs. Es ne par to, Marta ir augšā. Man negribētos, lai viņi satiekas divatā zem mūsu jumta. Negribu. Negribu. Sveika. Sveiks. Nu, Elzeņka, nu tad stāstiet, lūdzu. Ko tad lai stāsta? Nu, lūdzu. Sēdiet. Kā jums iet pa skolu? Kā mani huligāni stundas uzvedas? Nē, labi, Vadim. Ar puikām viss ir kārtībā, sekmes ir labas, uzvedība ir mazliet uzlabojusi. Mājās viņi ir īsti Nē, tiešām ar viņiem viss ir kārtībā. Nu, tad labi. Jums nav par ko uztraukties. Leons tūlīt būs atpakaļ. Jā, kāpēc lai es uztrauktos? Nu, tomēr tagad tur ir... Jā, Marta, es zinu, Vadim. Tu kādu meklēji? Nē, es nācu... Nē. Es priecājos tevi satikt. Jā? Jā. Es tev gribēju kaut ko pajautāt. Ko? Tu... Ko es? Nekas. Es domāju, ka būtu labi vienoties... Par ko?
Nu, es domāju, ka par Ieviņu. Cik daudz tu gribētu saņemt no manas mēnesī? Nē, es domāju, ja Ieviņa ir mana meita, es savādāk nevaru piedalīties. Ja citādi nesanāk, tad vismaz es varētu samaksāt par... Par ko samaksāt? Par to, ka mums kādreiz bija labi kopā? Nē, paldies, nevajag. Vai tev ar mani ir jāsmejas, vai droši karā jādodas?